Nās Tallinas mūzikas nedēļa. Pa ceļam no Kijevas uz Eiroparlamentu Briselē tur viesojās arī Putina opozicionārs grupa Pussy Riot. No Tallinas ziņo mūsu kolēģi Agnes Vārpiņa. Par vienu no skaļākajiem notikumiem Tallinas mūzikas nedēļas atklāšanā kļuva Krievijas skandalozās punkroka grupas Pussy Riot ierašanās. Kā viņas pašas saka, maz viņu daļradē esot mūzikas, vairāk viņas ir gatavs runāt par politiku un arī šoreiz nebija izņēmums. Krievijas punk grupas Pussy Riot dalībnieces Nadežda Tolokonnikova un Marija Ļohina atbildēja žurnālistu jautājumiem diskusijā par to, kā mākslinieki var cīnīties pret totalitārismu. Protams, starptautiski nozīmīgākā politiskā aktualitāte bija viens no galvenajiem tematiem arī Tallinas mūzikas nedēļā. Tika spriests par to, kā pārējai pasaulē reaģēt uz Krievijas agresiju Krimas reģionā. Pussy Riot dalībnieces ir pārliecināts, ka veids, kā sarunāties ar Putinu, esot tikai viens, un tās ir ekonomiskās sankcijas. С Путиным та проблема, что, к сожалению, разговор он не понимает. Экономические санкции в данном случае это самый лучший выход, потому что сколько бы Путин не говорил о патриотизме, как он это называет, на самом деле для него и для его команды самое важное – это деньги. И в том случае, если вы перекроете им возможность преступным путем получать эти деньги, возможно, тогда этот человек, если не призадумается, то, по крайней мере, остановится. Taču skandalozās grupas dalībnieces vairāk kārt uzsver, galvenais pasaulē esot saprast, viņas neesot pret Krieviju, bet pret Putinu. Un tāpēc viņu prāt nedz Latvijas, nedz arī kādu citu valstu māksliniekiem nevajadzētu ignorēt Krievijas cilvēkus. Человек может либо не ехать туда, но мне кажется, что гораздо интереснее было бы поехать и донести свой политический месседж до тех людей, которые пришли послушать музыку или посмотреть театр. Jau šodien Pussy Riot dalībnieces ir Ukrainā, bet nedēļas sākumā viņas dosies uz Eiropas parlamentu, lai aicinātu ieviest ekonomiskās sankcijas pret Krieviju. Agnes Vārpiņa sadarbībā ar Bobiju Mī no Tallinas. Valsts prezidents Andris Bērziņš uzskata, ka sankcijas